Labrīt visiem. Atbraucām uz Anninieku ūdenskrātuvi. Doma ir iebrot āliņģi no sākuma, pamēģināt atrast balto zivi, kā lai ir priekš dzīvajām. Tad meklēt asari un papildus uzlikt ūdu kādu. Atnācām uz otru galu pavisam. No turienes tālu, kamēr atnācām piekusām. Kaut vai ārā mīnus 20 grādi ir. Nu jā, bišķi mazāk ir 17. Labi, ursimies, iebarošu āliņģus vairākus. Mēģināsim kaut ko noķert kopā šodien ar Reģu. Labi, skatieties, kā mums sanāks. Ja te galīgi nekas līdeklis neņems vai nešos, tad mums ir doma saķert dzīvās un pārbraukt uz citu vietu. Tāds plāns B. Paņemsim, kur te izursim āliņģīti. Iebēršu pa taisno Lorpio brekšu barību. Laikam pa tālu, ja stāvat, neredzat. Nākat tuvāk, ko es tik tālu stāvat. Šitā te. Pietiks šitam āliņģim. Tad vienkārši viņu mēģināsim nogremdēt, sakulčināt. Ik pa brīdim pienāks, pamaisīs. Bet viņa piesūksies, viņa lēnām sāks grimt. Uztaisīs tādu mākonīti. Ejam tālāk. Tagad pagaidīsim, kamēr pienāks pie barības zivis. Tikmēr aiziesim uz blitku. Pamēģināt kādu asari noķert. Wow! Gandrīz aizlidoja mani māneklīši. Tā, labi. Lai stāv te. Ģorgājās. Uztaisīja tādu eksperimenta blitka un augšā mušiņa. Te ir stopariņš. Tā ir tā muša brīvi staigā pa to auklu. Šitā te. Un zemāk pa stopariņu neiet. Varbūt uz to mušiņiems, ja negribēs manu blitku. Izrabu tur āliņas kaut kāds 20. Tēt iziešu gar to malu. Paskatīties, vai būs asaris. Eģus arī tur sabaroja āliņģus. Tur ir bedrīte, tad stūrī. Tur vienmēr raudīs var noķert. Labi, mēģinam, copējam. Izdevās man noķert asarīti. Un smuks izmērs priekš dzīvās. Uz blitku dabūju. Jā, saliku ūdām 0,70 fluorkarbonu pa 50 centimetri. Paskatīsimies. Ja man tā liekas no tā metāla pavadiņā viņa cik no tā baidās. Tā, 1, 2, 3, 3,5. Ir. Dzīvais ir uzlikts. Tagad droši vēlreiz mierīgi staigāt un copēt. Lai stāv. Ir. Super. Atradu tur pie tā koka. Iesim pamēģināt vēl kādu. Kas tas bija? Asaris laikam pats išā. Vajadzēja bremzīt pievilkt. Jā, asarīts pats. Šitām ūdām ir tāds mīnus. Ja lielāks asaris, tad viņš pats išauj. Vajag bremzīti bišķi pievilkt. Tā. 1, 2, 3, 4. Nav, tā tik vairs nešaus.
Man jau sirtiņa sāka straujāk pukstēt. Tu arī noķēri dzīvo? Noķēri dzīvo? No, labi. Paskatāmies, kas mums baro tajā āliņģī darās. Nu jau piesalis normāli. Aiz tā, kaut kāda parasti stunda. Bišku vairāk pa stundu jāgaida, kamēr tā baltā zivs pienāk. Nē, nu gadās ir tā, kad izur bāliņu iebaro uzreiz viņu ķer. Labi, iesim meklēt asari tālāk. Un ko pagaidām ir tā, kad izieta gandrīz visi 20 āliņģi. Un pat nav bijusi cope. Eģus tur arī mokās. Nekas viņiem neņem. Pagaidām ir viens asarīts noķerts. Klusums. Jāturpina meklēt. Parasti tā, kad ja nevar noķert dzīvo, tad līdeks labi ņem. Un tieši izšāva. Tieši pateica. Rekar izšāva karoks tieši. Bet netim. Pats tas asaris nevarēja būt, jo es biju bremzīti pievilcis. No. Kas te notiek? O, sāka tīt. Jau iesalusi. Bišku aiztina. Bet turpinājums, kur ir. Apgaidīsim. Man parasti es izrauju ātri ārā. O. Ir. Maziņa. Mēra būs. Pirmā ir. Pirmā līdaka ir. Mēra ir. Labais. Jā, tikai problēma tagad atdzīvot, tā nevar noķert. Labi, ja būs mēra, tad ņemsim uz mājām. Šitais ideāls izmērs uz cepšanu. Dzīvs jāmēģina uzlikt apakai, kamēr no sasalis viņš galīgi. Varianta nav, lai pastāv ūdenī. Mums atties tā nomērīsim līdaku, cik viņa ir, bet izskatās, ka ir mēra. Mums viņa ir. O jā, pāri 55. 55 niece šitā uz māju. Taisam viņai klikšs un kastē iekšā. Ir. Galvenais viens dzīvais, viena cope. Bet, nu, līdaka ir. Tas mani priecē. Nu, kas tev notiek? Tu dzīvosi? Gan jau, kad dzīvosi. Labi, nogrimsti. Pastāvi. Atradīšu kādu asarīti. Ja es noķeršu, tad nomainīsim tevi. Bet pagaidām 2, 3, 4. Pagaidām tusējies. Ir. Copa ir izdevusies pagaidām. Viss labi. Visu inventāru. Ko jūs redzat? Kostīms, termoveļa, vikingi. Plīšu jāciņa. Torvi zābaki, kuri tiešām ir ērti un nav jāmokās silgt. Vienkārši paņemam, novalkam termozeķīti apakšā plānā un nevajag tur ar mokām vilkt, vienkārši kā ieliekam, viss ir makšķerītas. Atstāšu zem video apakšā aprakstā, uzrakstot promokodu ARTIS, jūs saņemat 15% atlaidi.
internetu veikalā vai dodaties uz Zebra Master veikalu, pasakiet pie kases sveiciens no Arta, jums iedos arī 15% atlaidi. Un tā, lētāk sanāk pirkti ar 15% atlaidi nekā pirkti tā, kad pa veikala cenu. Tas ir tieši priekš jums sekotājiem tāda sadarbība, partnerība iznākusi. Labi, mēs turpinām copēt, mēģinām atrast zivi, ko nomainīt ūdu, un tad jau turpinām copēt. Pamēģinām paskatīties te, kas mums notiek ar to balto zivi. Kas te? Tārpiņš ir? Tārpiņš ir. Paģigāsim. Varbūt ir apakšā. Jā, tie, kas nav redzējuši, ielikšu to bildi, meklējiet zem video, atstāšu linku, kā mēs te pāris gadus apakaļ ar vienu ķērām, pat zandertu šitam noķērām. Tā kā noskatieties to video, tie, kas nav redzējuši. Izdarbu vēl tad 20 āliņas apkārt, kopā jau 40 kaut kādi. Iztaigāja blitku ar mormušku, vispārīgi. Tukšums. Vienu masarīti noķēra. Eidžus tur raudiņas sāk ķerti. Izskatās, ka pienākušas būs pie barības. Tad iesim pie viņa, mēģināsim saķert dzīvās. Un pēc tam tad meklēt asari. Pagaidām čābīgi. Gonais visus gadus, cik esmu šitiem makšķirējis, pie šitiem kokiem vienmēr asaris ir. Šogad nānī. Bet te īstenībā baigi biezais ledus ir. Kaut kādi 50 cm plus, nu pie krasta visai vītnei un vēl bišku, tad tik iziet cauri. Pie šitāda ledus biezumā man debaltam baterija baigi ātri slēdz ārā. Nevis ārā, bet mazāk caurums var izurt. Būs jāsāk domāt pa vēl vienu bateriju. Labi, iesim pie eģus. Tad jau mēģināsim raudu ķert. Varbūt man dēļ tās mušas neņem tajā asari. Bet vienu es kaut kā noķēru. Nezinu. Uzrakstiet komentārā. Es zinu, ka Igaunijā ķer uz tādām mušām. Un diezgan labi. Bet vēl Latvijā ķer. Nu kā tev? Divas raudiņas, viens plicens. Plicens jau normāls. Ir. Ejam nomainīsim asarīti. Raudiņa. Bišku pa lielu, bet nekas. Ejam. Makšķirīt, lai stāv. Vismaz varēs nomainīt dzīvo. Pārlikšu to ūdu. Tanī iebarotē āliņģi. Varbūt nostrādās. Bet ir. Raudiņas ir. Viņai asti nograusta. Kāds jau tevi grābis ir. Tā te jau viss ledo. Tā, lifehacks. Lai nesalst āliņģi spainis ciet. Apberam uz sniegu. Un vāks jāuzliek. Tad būs tās zivis. Vismaz nesals spainis. Tagad viņām būs silti. Varēs rīkot tusiņu. No, paskatieties, viss apsalti, gumijas āmurī, ting. Un viss tīrs. Laba feature. Gan urbi notīrīt, gan šitās. No, ideāli. Tā arī nepaķērām dzīvās. Veidžu mišā ūda. Tā, kāpēc manu nešāva, tavu izšāva? Netin. Mēs abas ūdas vienam otrai blakām. Man arī no sākuma netina, pēc tam skrēja.
Es sapratu to, kad ir jāgaida ilgi. Nav jēgas raut ārā no mutes, kā es to parasti daru. Varbūt maza līdzi viņa nosita un vai nu maza līdzi viņa mēģina apēst to ziltiņu un nesanāk. Iesalus jau. Ir? Kāpēc viņa netina? O! Mēra! Šitā uz mājām. Oi. Ierijusi? Jū. Bet baigi interesanti, viņi ierija galīgi, bet netina projām. Kaut dīvaini. Vienkārši apēc ziltiņu un tusējās uz vietas. Dēlēs? Jā, re. Tas stūrām uz... Stāv uz vietas. 2 līdeks ir. Labs. Pūkstens mums arī tikai cik ir? Daudz. Bez 20-11. Labais. Jāķer dzīvās tikai. Ja. Ai, tāda pati kā man, 55. Bet viņa baiga. Āķis jau vairs nebija redzams. Tur viņa pat gribot nebūtu dzīvotāji vairāk. Bet mēri ir, tad viss labi. Stāv, bet netin. Atnest no koku šejieni, blakus, kur audiņas ķeram. Kaut ko kustās aukla. Galvenais pacietība. Kuras viņas ir? Kuras ir ļoti maz viņas. Labi, jau pārāk ilgi viņa netina. Nav jēgas padālēs. Jāvalk ārā. Vispārīgi. Varbūt nosita man ziltiņu un viss. Nekā. Nav viltas trauksme. Akal izšāva tā pati rauda. Otro reizi jau. Pirmo reizi nekā nebija. Vai nu tur kaut kāda maza līdeciņa viņa trankā. Nu, cik ilgi atkal jāgaida? Nē, man tā ir. Ir. Es domāju, ka tā ir tā pati rauda. Tur līdek. Otro reizi, pirmo reizi izšāva nekā nebija. Ilgi apakaļ. Akal mēra. Akal āķīts malā. Vajag pakaļ plaķinēm. Bet ir otrā. Nomēri ir 56. Visas 3 līdekas praktiski ir vienādas. 55, 2 un 56 centimetri. Tā pēdējā vislielākā. Liksim vēlreiz šitini pašā āliņģi. Burtiski ir tā, kad viņi jau 2 reiz man izšāva šito ūdu. Varbūt tur bija vēl kāda, nevis vienam tā pati līdeka. Ieliksim vēlreiz. Vienreiz bija pārliecināts atkal, ka rauda pati izšāvusi. 1, 2, 3, 4. Ieliksim vēlreiz.
ir paši āliņģi. Tas ir tas pats āliņģis. Nepagāja minūte, jau izšāva, kur es tikko to 56 cm glīdekli dabūju. Nu dai, viss notiek. Ir pat labāka jau. Nāc iekšā. Opā! Opački, šitā gan izskatās zemēra. Bet jūs paskatieties, divas no viena āliņģa jau. Šodien izskatās cope ies uz urā. Un viss tikai dēļ tā, kad nevar noķert dzīvās. 50 varbūt ir jāiet nomērīt un jātāķē āķi. Šitai mazulītei ir 48 cm. Laidīsim, lai viņa auga. Bet viņa izskatās, reku nesen bijusi uz āķa, reku jau caurums ir. Un tieši turpat ar āķi šitais iedurās. Nu, aizmirst pateikt, lai pasauc savu mammu. Vai nu Omi. Ieliksim vēlreiz. Šeit ir paši āliņģi. Pulkstens mums arī jau 12. Noturēja vēl šeit āliņģi nekā nebija. Tagad ieliku blakus, kur mēs ķeram raudiņus. Tā. Vēl bišķi mums vajag pieķerti. Kaut pāris dzīvās. Un tad jau iesim uz upes gultni. Tur mēģināsim. Te gan kāds cūciski makšķerē. Spaini atstājis. Kaut kādas burkas atstājis. Laikam baigā steidzies mājā. Paņemšu pēc tam, izvedīšu krastā ārā. Nu, pagaidām tā, raudiņas kaut kādas nāk ārā, bet nav tā kā nolaid vienu, otru, trešā, ceturtā. Baigi bišku piemānīt viņas. Labi, mēs turpinām copēt. Cerams vēl līdekam. Ik pa brīdim visu laiku pārnēsāja ūdu, netur baigi ilgi vienā vietā. Nu, eģum ir copīte uz ūdas. Bet neitin. Jā, iet. Ko ieskrēja? Tur jau viss sapina. Ir? Laba? Viss normāli. Smuka būs? Tam brīžiem vispār viegli. Ir. O, 55 izskatās. Mēriņši. Ir. Šitā uz kaste uz mājām. Eko dzīvo varēs uzlikt apka Es izskatās. ceru, ka viņš varēs to māķi. Tev var paspiest āķi. Tev ir kaut kas? Nē, tev var paturēt. Vai tev var iebāzt. Viņš jau saka, tur Knapi, bet bail pārst pirkstu. GoPro pulti, bet... viņš knapi turās. Ir. Šitā uz māja. Kā viņi to paši dzīvo uzlikt. Bet labs skrējiens bija šitai. Jā, Viņš ir laikam labi. nobijās no mūsu, ka mēs pienācām klāt. Viss, mēs arī beigsim ķert dzīvās. Cerams pietiks. Gribam iziet šito upes gultni. Te, kas ir. Raudiņu beigt. Tādē 55. 55. Trešā, jā. Ceturtā, tā pie arī 56. Mums ir 4 zibis uz ledus. Visas kā viena. Nomērīts. Jau sasalušas. Pagalis. 4 ir viss vienāds. Nu bija 5. vēl mums. Bet tā, jā, bija vēl viena zemēra. Tā kā copa ir super pagaidām izdevusies. Esam atnākuši līdz upes gultnei. Te viņa tā iet. Tā iet ielikšu ūdu. Un pa šeit mēģināšu meklēt asarus. Un te asariem jābūt. Tikai vajag atrast, kur ir. Eģus ielika ūdu. Šā kā karoks aizlidojas. O, pā. Kur tik ātri? Nepaspēja pat uzfilmēt. Ir? Maziņa?
Oi, šito vaļā laižam uzreiz. Kur tev knaibus? Augšā, apakšā? Te ir bardaks. Tāds normāls bardaks. Viņš griežās tā kā. Šeit ir pašāliņģi. Seklēs sauc mamma. Labāk Omīti. Omīti pasauc. Vecas māte. Un aiziet, nu. Ko tu tur tēlo? Nevar izpeldēt. O, aizies. Pārāk baigi biezais ledus pusmetrs. Tāpēc tā ir. Ha, tikko ieliku uzreiz šāviens. Tās līdeks apakšā stāv. Viņas kā uzlēc ūdu. Burtiski 5 minūtēs ar izšauju. Tad arī viņas ir, ja 10 minūtes stāv ūda, nav pārnesis uzreiz ar šauju. Tā kaut kā. Es iešu ar blitku, Edžus uz Vibu. Mēģinās līdeks ķert. Es asarus meklēšu tikmēr. Atnācu līdz dāliņģim, nepaspēju ielaist blitku, kā ūda izšāva. Te šitā pie krasta. Nu, draudzenīte. Gaidīsim tevi. Vai nav jāstāv kājā. O, pašvaradnāja. Ir kaut kas maziņš. Nu, nav nemaz tik maziņa. Nav zemēra. Šitā būs mēra. Jā, nomērīsim. Tā, lai pārliecinātos. Un viņa mums ir. Dabā. Tad dzeltena atšķirībā no tā. 55. 55. Jā. Smuku kaut ko apēdus. Tad dzeltena. Nezinu, kāpēc viņa tāda dzeltena. Nezinu, varat redzēt? Paskatieties, dzeltena. Dzeltenas puras pat. Svarps skaista zivs. Ir. Man ir 4. līdeka jau šodien. Staigāju ar mēģu ar blitku. Kaut kāds 30 dāliņus izgāja uz blitkas. Vispār pat. Ne šitāds, ne tāds asarīts. Edžus uz Vibu tur mēģina ar nekā. Bet man tikko izšāva ūda. Tieši tā pati, kur es pirmī to dzelteno izvilku. Nu, lai pastāv. Paskatīsimies, kas te būs un kas te nebūs. Lai sāk tīt. Krēsliņš jau man stāv no iepriekšējās reizes. Labā. Jā, dvielas obligāti. Šitādos laikos, ja ķer balto zivi, tāds pašs līdekas, viņas puņķēnas, tad nav šitais jādara. Nav, netin. Te ir domājam, ko darīt. Iet uz to pusi vai iet vēl uz to pusi, jo te klusums. Nevaram izdomāt. Bet kaut kas būs jādara. Tukšais mums tikai ir. Daudz nav. Viens. Vēl līdz 4-5 var mierīgi sēdēt. Tagad jau dienas garākas paliek. Labi, skatīsimies pie šito rūdi. Tad viņi izšāv un nesiesim pāri viņu. Ir. Maziņa. Otrā. Šodien
Šodien jau 2 līdaks pa katram āliņģim. Tur arī bija tieši tas pats. 2 līdaks no viena āliņģa un tagad akal. Bet šitā izskatās vislielākā šodien. Aķīt pašām āliņā. Ovā! 2! Otro reizi jau šodien. Amērīsim pie reizi. Tik te šitā būs. Es domāju, 50. Un viņai ir lielākā 57. Šodien lielākā līdeka 57. Jā! Labais. Ielikšu vēlreiz, kamēr mēs te blandamies. Varbūt 3. līdeka izšaus no viena āliņa. Atnācām uz stūrīti ar Reģu. Te tāds stūrīts. Mēģināsim upcēt caurumus un uz balancieru un uz vibu staigāt kādu līdeku. Mēģināt noķert uz roku. Te gan tāds vēsāks vējš tieši pūš no turienes. Te saldē. Asaru nevar atrast. Tas gan ir grūti. Ja tur no rīta tanī vietā bija asarīši kaut kādi, te vispār nevar atrast. Trakums. Liela ūdenskrātu baigi grūti atrast zivi. Šito stūri nourbāmies. Izdaudzījām bļitku ar balancieri. Vispār nekas neņem. Tai paņēmu ūdu un eju Eģis tur. Es kaut kur šito stūri pie niedrītēm. Varbūt te kaut kas būs. Redzēs. Jo kā pēdējo līdeku tur izvilku, tā praktiski kaut kādu stundu vispār pat copis nav. Ieliku ūdu. Pagāja, minūte, 2 un karogs gaisā. Bet netīn. Tā ir, jā. Uzliec ūdu, kur tā līdeka ir, tad viņa arī izšauj. Labi, Vai, bišķi pakustējās kaut kas. Nav tie asie. Vispār apēda. Maziņā to jābūt. Man jau muguras labi īstenībā šitā steigāt. Eģis noķēra līdeku tikko. Labi, lai pastāv, ejam pie Eģis. Kā ielaid uzreiz, jā? Mazākā. Maziņ. Aiziet. Labi, ejam, ļoti tārā šitā. Ko? Uz zibu noķēra līdeku. Ko tu netini? Davai. Tramdīsi zivi. Nav šī izpļāvus jau. Netin, izrub tuvāk. Izrub tepat. Nulle emociju. Uz kuru pusi viņa ir patinusi. Nevar jau redzēt. Izskatās uz turieni. Viņa ēda, es izrāvu no mutes. Es jūtu, ka viņa tur ēda. Viņa nebija āķiekampus. Ieliksim apakaļ. Bet nebija liela. Tur
Izrāva, vajadzēja gaidīt. Nocēla līdekai zīltiņa. Tā ir, ka pacietības nav. Būtu bišķi ilgāk pagaidīt, būtu ēdus un būtu izvilts. Nē, viņam jāvāk ārā. Tā, 1, 2, 3, 3,5. Nu, cik te ir dziļums? Metrs, 1,5 metra. Nu, iedosim to mazu raudiņu, lai tu vēlreiz apēd. Izšoja man. Nu, peldi. Nogrima. Jep. Nu, stāvi. Izšoja vēlreiz. Es zinu, tu to vari. Mazā. Tā arī neizšāva man. Mazais līdecēns. Iesim tuvāk pie mašīnas tagad. Un pamēģināsim tur. Jo pulkstenis jau ir diezgan vēls. Vēl bišku kādu stundu. Tajā metīs miera. Praktiski līdz vieniem bija cope, pēc vieniem tā kā ar nazi. Varbūt arī vajadzēja palikt no sākuma, kur bijām. Kas to lai zina? Bet kā ja tā ir? Tā ir cope. Atnācām ar Reģu šitādu vietu, kur ļoti daudz nosteigāts un āliņas pie āliņģa. Uzliksim te ūdas un tad paskatīsimies. Bet es laikam pāriešu uz 2 ūdām. Asaru nemeklēšu nemazām, lai es stāvu 2. Tad vienkārši pasēdēšu, pačilošu, ielikšu tiktu kā video maziņa. Baigās skaņa. Atkal tas scenārijs. Uzliku ūdu, nepilna minūte, 2 un jau izšāva un tina. Tev laba. Vismaz pretojās labi. Nu nāc iekšā. Lielākā! Smuka! Pat. Lielākā šodien. Skaistulīte. Labais, nomērīsim. Abā. Tā smuka. Šitā smuka. 60. 63. Smuka līdeciņa. 63. Abā. Labais. Labais. Labā dēja šodien. Vispār līdaku copi ir uz visiem 100. Izgāja maz riņķīti. Palika tikai mušiņa. Nokoda līdaka balansieri. Tad viss nav jēgas. Aiziešu ūdi ielikšu viņa vietā, kur nokoda. Lai pastāv. Tad metīs mieru. Pulkstens mums arī jau 2 ir pēcpusdienā. Īstenībā nogurums ir baigais. Visu dienu šitādā slodzē staigāt pa to upi jūtās. Bet, nu, līda kas ir. Pēdējā raudiņa palika. Bet interesanti tas, kad asaru nevarēja atrast. Tik daudz āliņas izurbām, bet asaris nav. Iesnas tikai ir. Labi, vēl kādu stundu pasēdēsim visi. Metīs mieru. Tēt aktīvāk pārlikšu abas ūdas tā, lai interesantāk redzēs, kā būs. Šitādi līdaki izliek. Nu, varam aiziet. Lēnām pārvietojamies visu laiku uz priekšu, uz mašīnas pusi. Mašīna tur, tad kalnā.
var redzēt no šajienes. Neģum izšāva līdacens, bet Pats asaris tu nevarēšu. kā parasti netin. Baigi dīvaini šitanī puļaņčkā, kad izšauja, bet netin. Varbūt nav aktīvi. Kaut gan pēc šodien sapu spriežot nerakstēt, ka viņas nav aktīvi. Nē, viņas ņem, bet viņas kaut kā netin ārā. Nav tā kā, laikam tikai vienai vai divām līdakām bija skrējieni. Man bija vienai un tā bija taču ar vienai. Jā, pārējais viss vienkārši izšauja un viņa tusējās. Tāpēc tā cik ilgi nostāvēja. Man divreiz skrēja rikti. Zemēr, Šodien labs ir tikai nosteigās par šito dīķi. kaut kā 11 000. 9,4 tūkstoši soļi. Ej! Kuku! Ko tur aizmigi? Šitā te asarīgi. Nu, tas jau nekas tur var paņemt tādu. Jā, viņi bet kaut kur aizskrēja. Un pie šitā līdzi. Vispār, bez poņas viņai. Viņas nekur nesteidzās tā kā mēs. Kaut kur steidzies? Nē, au, tin. Laba? Var tur, ne? Nā, zemmēriņš. Ja man kas ir prom? Man ir cimdi. Pēc viņai asaris iet ar Ar asti pa priekšu. nevis ar galvu pa priekšu ar zivī. Ne? Tad kaut kā... viņš ir vaļā. Viņš vaļā. Tur arī vaļā. Ne, tur aizāķījās, ne? Lai neiekošu. Es turu. Ņem savu līdekli vaļā. Pagaidi, au! Pagaidi, kameru paņemšu. Avā! Ko tu laidīsim? Nu, zemmēriņi. Hup, aizgāja. Jūriņā. Labi, jāpārnes savas ūdas, abas uz to pusi. Un tad jau jāgaida. Varbūt būs vēl kāds šāviens. No, esam jau gandrīz galā. Rezumē pa copi šodien. Teikšu, super, izdevusies. Foršs piedzīvojums visu dienas garumā. Kamēr atradām zivis, kur ir saberām barību, tad noķēram raudiņas. Tad sākam nesāt intensīvi visu laiku pāri ūdu. Un tā kaut kā mēs visu laiku lejojam. No tā gala jau līdz šitam esam atnākuši. Tā jau super. Labi, paldies, tie, kas noskatījās video līdz galam. Uzspiežam like, piesakojam kanālam, tie, kas vēl nav izdarījuši. Tad jau tiekamies ar citām zivīm. Viņi jau no kādām citām. Tādām pašām. Citas jau nav. Labi, tā. Parādiet visi pīs.